kur alkohols sākas, tur demokrātija beidzas. Ziniet, tie grieķi māk dzert latviešu krievu telpā, kad mēs par to baidamies runāt. Tik droši var uzdot jautājumus prezidentam, nepiekrist prezidentam. Cēsīs ir atklāts Sīmaņa piemineklis, un mums tā, kur ir tas piemineklis? Nu ko, šodien ir kārtējs prātspēļu podcasts, un pie manis ciemos ir Egita. Festivāla lampa, kā teikt, mamma, veidotāja, priekšniece un tā tālāk. Egita, kurš gads jau šogad ir? Šogad lampai būs 12. gads kaut kā. Grūti noticēt, bet tā tas ir. Kāda bija pirmā lampa, atceries? Pat ļoti labi atceros, jo tad, kad mēs sākām ar kolēģiem kopā ar Irīnu un Ievu plānot lampu, tad jāsaka, es pati biju nedaudz skeptiska, jo man likās, Latvijā ir tik maz nedēļas vasaras nogalas, un vai tad tiešām cilvēki brauks un sarunās, kaut kā, vai tad tiešām tas strādātu. Bet, laikam ejot, es jau noticēju, ka strādās, jo arvien vairāk gribēja piedalīties, iesaistīties. Bet, vienalga, biļešu lampai nav, un ir pirmais gads, ir uztaisīts tās teltis, man liekas, varbūt kādas 10 bija tikai kopā. Un tu nezini, vai tie cilvēki būs, vai tie cilvēki nebūs. Un tad Cēsu pils parkā, tur tās trepes, un es ļoti spilgti atceros tieši to pirmo sajūtu, ka tie cilvēki sāka nākt. Mēs plānojām, ka tur varētu būt kādi 2000 cilvēki, bet atnāca jau pirmajā gadā 3500 cilvēku. Tā sajūta bija tiešām fantastiska. Covid laiks bija tas, kurš bija mazāk. Tur atkal bija kaut kādas... Patiesībā es arī ar Covid laiku savā ziņā lampas kontekstā lepojos, jo Skandināvijā ir līdzīgi festivāli, un viņi Covid laikā pateica, mēs vienkārši nerīkosim. Bet pašā tajā pirmajā gadā, Covid gadā, mēs ātri pārslēdzāmies uz tādu salīdzinoši attālinātu pieredzi, pārstruktūrējām visu mājaslapu, lai varētu šos ierakstus rādīt, un pavisam mazliet varēja arī cilvēki pulcēties. Dažādās studijās bija Rīgā Splendid Palasā, pie Svētbanka Latvija bija skatu, Rēzeknē bija viena tāda studija, var teikt, kā šodien mēs šeit ierakstām. Un savukārt tas, kas Covid laikā bija ļoti interesanti pieredze, ka mēs aicinājām cilvēkus visā Latvijā, jo varēja pulcēties apmēram 20 vai 30 cilvēku kopā, skatīties kopā tos ierakstus un tās lampas sarunas. Un man liekas, tas nenormāli forši sajūta, jo teātrī arī, kad tu sēdi, tad ir dažreiz tā sajūta, tu gribi kaut ko pateikt blakus sēdētājiem, bet īsti tu nevari. Bet kad tādā draugu pulkā, sajūtās, jā. Un kad tu tādā draugu pulkā kaut ko kopā skaties, tad tu vari kaut ko arī pateikt, un tā kā, man liekas, tāpat sanāca pievienotā vērtība. Un tad pēc tam tajā nākamajā gadā, kad jau bija tur viss certifikātu sāks un kad varēja nākt cilvēki tādā veidā, tad bija mazāk cilvēku uz vietas, bet atkal ļoti daudz skatījās attālināti. Es atceros, arī mēs prātspēles piedalījāmies ļoti daudzās lampās un ļoti dažādos veidos. Arī Covid laikā mēs taisījām hibrīdu pasākumu, kad varēja gan uz vietas spēlēt, gan attālināti. Un tas arī, man liekas, bija tāda ļoti interesanta pieredze toreiz. Bet visvairāk man atmiņā ir tas, ka lampā ir ļoti, tāpat kā prātspēlēs, dažāda vecuma un dažādi cilvēki. Jo mēs esam taisījuši gan priekš jauniešiem tur spēles, gan deputātiem. Atceries, mums bija 2018. gads. Tas bija kaut kas vienkārši fantastisks, ka deputāti Kandidāti, tas bija vēlēšana gads. Jā. Un ja nešaubos Artus Kaimiņš, tas bija trača cēlājs, viņš tur, es neatceros kuram, bet teica, beidziet špikot, jo kaut kas tur bija viņu prāt pašpikojas vai ko. Tas tāds smieklīgs atgadījums. Man liekas, kopumā es ļoti, ļoti priecājos par to vēlēšanu gadā, kad notika šīs prātspēles, jo man pašai pieredze prātspēļu komandā, kāda ir tās komandas sadarbība, tas īstenībā ļoti daudz ko pasaka. Un man liekas, ka arī tā bija tā, ka politiskās partijas, 9 iespējams, ja pareizi atceros, katrai bija sava komanda un spēlēja prātspēles, un jūs uzdevāt brīnišķīgi jautājumus, bet cilvēki stāvēja gar malām un vēroja, kā tās komandas savā starpā iedarbojas. Kā katrā ir vienmēr, dažādas komandas ir, kad ir tas viens gudrais, kurš pilnīgi noteikti zina, kā ir. Pārējiem nav tiesība teikt, tad citi tiešām tu redz, ka viņi kopā mēģina atrast to atbildi. Man liekas, tas pasaka pat vairāk, noteikti tas pasaka vairāk nekā vēlēšana programmas dažreiz. Viena laba paziņa, Ita Zālīte, viņa bija atnākusi arī viņa arī nāk uz prātspēlēm, bija atvedusi savu kolēģu komandu. Un viņi man tādu ļoti labu atziņu izstāstīja. Viņi saka, šādā veidā es redzu, kurš komandā kas ir. kā viņi risina problēmas.
Ja? Kurš ir gatavs iesaistīties, kurš ir gatavs varbūt nočītot. Ja? Un, tas gan nav šī kontekstā, bet es vienā citā saliedēšanās pasākumā redzēju, kur arī bija visiem dots uzdevums. Tajā gadījumā viņi mācījās spēlēt uz violas. Ja? Katalista Latvijā, Dats Stīpniece, viņi fantastiski to visu veido. Un tur bija profesionāļi violu spēlētāji, katram dalībniekam tika izdalīta viola, un tādas ļoti vienkāršas lietas. Visiem lielākai daļai sanāca. Bet es no malas vēroju, es redzēju, ka lielākā daļa iesaistās, bet bija viens, kurš tāds skatās apkārt, tas sviests kaut kāds tāds, bet ka viņš redzēja, ka viņš negūst to atbalstu, ja, tad viņš arī iesaistās. Prātspēlēs ir tieši tāpatās, kad ir kāds, tieši korporatīvais, to mēs novērojam, kad kāds, kā to var zināt, ja, vai kā to var nezināt, vai vēl kaut ko, bet tu esi atnācis ar komandu, ja, tās ir sacensības. Ja, teiksim, ja tu ar komandu piedalies kaut kādās fiziskās sacensībās, tur ir katram jāieliek savu artavu. Šīs ir intelektuālās sacensības, tieši tāpatās. Un cik spēcīgi tev tā komanda ir, ja, tik arī tu tālāk tiec uz priekšu. Tas, man liekas, pa dzīvi var tā teikt. Es pati noteikti esmu komandas spēlētājs. Es vienmēr tiešām tā kā, man arī šoreiz tā kā vienai runāt, man liekas, aiz lampām mēs esam tik daudzi, kas to rīko, un tikai kopā mēs to varam izdarīt, un arī tā foršā atmosfēra, kas ir mūsu komandā lampu rīkojot, jo viens ir daudz apmeklētāju, publicitāti, vēl kaut kas, bet es vienmēr esmu teikusi, ka viens no augstākajiem lampas novērtējumiem ir tas, ka tehniskie čaļi ir arī meitenes, viņi vienmēr grib būt lampā, jo vienkārši tā mūsu attieksme pret viņiem ir ļoti cilvēcīga. Viņi mums ir tik svarīgi, un kaut kā man liekas, ka simboliski tas nozīmē ļoti, ļoti daudz. Mums lampā tehniskajiem darbiniekiem ir melna tēkrekla, uz muguras rakstīts, es strādāju, un tie ir tāds kvalitātes zīme, jo es redzu, ka pēc tam dažādos citos festivālos, pasākumos un vēl kaut kur ir tie čaļi un meitenes ar tiem tēkrakliem, ar to es strādāju, un viņi paši saka, ka tas ir tāda kvalitātes zīme, ka viņi ir bijuši lampā, un tas, man liekas, ir tik miedarbībā ļoti forši un vērtīgi. Es arī esmu pazīstams ar lielāko daļu, ar lielu daļu no tavas komandas, tiešām superīgi, sirsnīgi cilvēki, un arī, tā, ka mēs lampā esam piedalījušies, ir vienmēr, forša atsauksme, un tiklīdz kaut kas ir vajadzīgs, tiek sakārtots. Tas man arī ļoti patīk, jo es esmu saskāries ar lietām, ka es saku, reku mums vajag tīri elementāras lietas. Es nezinu, kā es to un tā tālāk. Bet tur vienmēr viss bija čotka, vajag, jā, tūlīt būs. Pat pienāk klāt, varbūt mēs jums tur krēslus varam nolikt vēl kaut ko, jā, superīgi. Super, un arī brīvprātīgi. Man no lampas tās vajadzības, ko tu saki, ko rīkotāji, un tad mēs katru gadu sasaucam kopā tādas 2 dienu rīkotājs, kas rīko tādas savas lielākās programmas, un tad viņi var uzdot jautājumus, kas viņiem nav skaidrs, un tagad arī ir neatceros kad, bet ir viena tāda tikšanās, un tur mēs runājam par tehniskām lietām, kā tur mājaslapā, vēl kaut ko, un pēkšņi paceļās viena roka, un ir jautājums, un jā, lūdzu, un tas jautājums bija, vai aitas drīkst būt lampā. Tas tiešām man tā kā, labi. Un jāsaka, tās aitas bija, jo tās bija, vienīgais mums bija satraukums, vai tām aitām būs piemērota lampas un trokšņi, bet tās izrādās bija mobilā ganāmpulka aitas no Latvijas dabas fonda, kurām patiesībā patīk tusiņš un dzīve viņām apkārt. Un tā, restīvi, mēs esam tik ļoti atvērti visādiem šādiem negaidītiem savā ziņā pagriezieniem, un tas iedod mums to tieši tā, nezinu, kas tur ir bijuši baletas stienes, siena kaudze, skatuvu uz ūdens jau 2 gadus. Tās visas ir tādas foršas lietas, kas mums pašiem iedod to dzirksteli. Egit, kā tu zini, tad prātspēles ir ne tikai par parunāšanos, kopā būšanu, bet arī par zināšanu pārbaudi. Tāpēc es tev aicināšu uz mūsu prātspēļu laboratoriju, kur profesors Harijs ir sagatavojis tev dažādas uzdevumus. Ak, nē! Ak, jā. Ko, dosimies? Dāmas un kungi, esiet sveicināti prāta spēļu raidierakstā jeb podkāstā. Šodien, kā jau ierasts, izspēlēsim 3 uzdevumus ar mūsu viesi Egitu. Sveicināti! Sveiks, arī! Un jūs labāk par visiem zināt, ka informācija tas ir spēks. Un informācija varbūt ir līdzeklis, kā tikt pie naudas. Varbūt, vai ne? Tāpēc šodien mums būs jautājums un uzdevums tieši par naudu. Prāta spēļu klasika. Mūsu skatītāji jau zina, kas tas tāds ir. Man nav nejausmas, cik iekšā šeit ir naudiņa.
mūsdienu digitālā laikmetā visi izmanto kartes, bet mēs vēl atgriezīsimies drusciņi pagātnē, kad naudiņu vajadzēja apčubināt. Un saka, ka naudiņai patīk, ka viņi pačubina, ka paskaita. Tāpēc būs ir dotas 2 minūtes, bet parasti cilvēkiem tik ilgi nevajag, lai iebāztu roku zeķē un saskaitītu, cik tad tur ir naudiņas. Un tātad, lūdzu, Var sākt. 1, 2, 3 aiziet 2 minūtes. Eiro tie ir. Tie ir Vajadzētu eiro, jā. būt, jā. Čubinam, skaitam. 3, 4, 5, 5 eiro, 5 eiro 10, nevar 5 eiro 5, 5 eiro 6 centi. 5 eiro 6 centi ļoti precīzi. Tā, neņem Neņemam. ārā. 5 eiro un 6 centi. Nu, skatāmies. Es nezinu. Tie varbūt bija 20 centnieki. Tā, 5 eiro, tā teikt 4, 20, 31. Tas tomēr tas 20 baigi līdzīgais tam eiro Jā. bija pēc taustas. Bet tuvu, labi. Jā. Piefiksēsim šo. Mēs ar prātu spēlēm esam ne tikai lampas kontekstā tur bijuši, bet arī ar citiem sadarbības partneriem. Es atceros, bija fantastiska spēle par ilgspējīgu sadarbībā ar Svetbanku. Mēs ar Elīnu Kolātu viņu tur kopā vadījām. Un es vienmēr ievēroju to cilvēku iesaisti. Tie cilvēki, kas iet uz lampu, viņu vienmēr ļoti, kāri tver visas šīs lietas. Saki, vai ir kaut kādas lietas, par kurām lampa tomēr tā kā negrib runāt kaut kādas jutīgas tēmas, vai tomēr viss tur ir runājams? Jā. Man liekas, Edita ļoti labi trāpīja, jo šī gada lampas aicinājums ir pieteikt tieši tās tēmas, par kurām nedrīkstam nerunāt. Jo pēdējā laikā arvien vairāk aizdomājamies par to, kad ne tieši lampā, bet arī visā publiskajā telpā ir kaut kādas tēmas, ko cilvēki izvēlas labāk nerunāt, jo citādi viņiem uzbruks. Viņi būs vai nu vieni, vai nu otri, tikai balts, melns. Un tiešām, manuprāt, demokrātijā ir ļoti svarīgi, lai mēs spētu cieņpilni sarunāties dienu par jebkuru tēmu. Tā kā lampa tiešām gaida jebkuru tēmu, un varbūt dažreiz tur izskan kaut kāds, kad lampa ir tāda liberāļa burbulis vai vēl kaut kas. Es tiešām ar datiem redzu, ka tas tā gluži nav. Un tur, ja būs interesi, var pastāstīt vairāk, jo tiešām lampa ir tā vieta, kur satiekamies visi savā dažādībā, novērtējam to, ka mēs esam, jo priekš sarunas, un tas ir sarunu festivāls, tieši dažādība ir lielākā vērtība. Jo, ja mēs sēžam un uz panelī vienkārši viens otram piekrītam, tad pirmkārt, cik tieši interesanti tas ir, un otrkārt, tā saruna neattīstās, jo mēs vienkārši jau piekrītam, un mums nav nekāda virzība tālāk. Tā kā, man liekas, tā viedokļu dažādība ir ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa, un arī tēma dažādība. Bet tas nozīmē, ka ir jāiemācās arī tam cilvēkam cieņpilni uztvert to citu viedokli, uzklausīt, ja arī tu nepiekrīti, bet tu pieņem to viedokli, izsaki savējo, bet atrast to veidu, lai tas nepārauga agresijā. Precīzi, jo man liekas, tas ir iespējams, un jāsaka, kaut kā tā lampas atmosfēra arī to ļauj. Es esmu redzējis tādus ierodamies lampā, tu redz, viņš tāds kašķīgs ierodās jau pēc būtības. Viņš te tagad parādīs, kā ir, un tad viņš redz tos dažādos diezgan daudz arī jaunus cilvēkus apkārt, un tāda pozitīva atmosfēra, un kaut kā tāda agresija beidzas. Un tad jau tu vari sākt sarunāties par to, par ko, un es domāju, mēs arī ar tevi, ja mēs te vēl parunātu, varbūt ne stundu, bet 2, mēs tik daudz dažādas lietas, kur mēs nepiekrītam viens otram atrastu, Protams. Bet mēs spētu par to runāt, un tas ir tā lielākā vērtība. Ir bijušas reizes, kad cilvēki no sākuma piekrīt, bet pēc tam atsakās piedalīties lampā? 11 gadu laikā ir, es teiktu, man liekas, kaut pāris gadījumi, un arī tie ir bijuši tādi tehniskāki, ja tie rīkotāju ziņā, ja mēs skatāmies runātāju ziņā, varbūt, ka kāds arī ir bijis tāds gadījums, bet es nemāku tieši tos iemeslus minēt, jo kopā, piemēram, pagājušā gada lampā bija 1248 runātāji, jo tieši rīkotāji ir tie, kas tad aicina jau tos savus runātājus, tas ir milzu apjoms, un tur, varbūt kāds arī ir pateicis pēkšņi pēdējā brīdī, ka nē, bet man vismīļākā laikam pieredze tieši tiem cilvēkiem, kas atbrauc uz to lampu pirmo reizi, jo dzirdēts kaut kas ir un tā, tad tiešām, ko katrs ir iztēlojies, kas tas ir,
un tad kas tad tas ir, un kā viņš tur sajūtās, un es nezinu, tur, jā, mums, nezinu, ir mācītāji, kas brauc ik pa laikam jau bieži, un tad tur pagājušā gada lampā, tas gan bija apmeklētāju vidū, Cēsu pašvaldība teica, viņi redz kaut kādus tur kundzes nāk, un kas tās ir pasniecis, tās izrādījās. Nu, tā kā tie cilvēki ir tik dažādi, un man prieks par visiem viņiem, jā, ka viņi ir. Es kāpēc tev to jautāju, jo mums prāta spēlēm arī dažādus projektus veidojot, viss kliedzošākais bija, kad Ārstu savienība toreiz izteica deputātiem to pretenziju, vai viņi vispār pārzina likumus, ko viņi pieņem. Ja? Mēs toreiz sadarbībā ar viņiem uztaisījām prātspēles, un bija ļoti daudz žurnālistu atnākuši, un atnāca tikai viens deputāts no visiem 100. Tā bija Julija Stepaņenko. Ja? Beigās sanāca tā, ka spēlēja viņa pret žurnālistiem. Tas tāds interesants pasākums bija. Man liekas, tas ir liels izaicinājums parādīt to savu erudīciju kopumā, jo mums ir tāds arī ārpolitikas čempionāts, kur arī bieži vien deputāti pret žurnālistiem vai pētniekiem spēlē. Un man liekas, tur tāda drosme vajag, lai to parādītu. Un es arī pati zinu, ka pie tevis es nāku ar lielu prieku, jo tā ir komanda, un mēs kopā izvilksim. Bet, piemēram, pie Ivo Krumholca uz Lielisko piecinieku man tiešām ir bail iet. Un tad es esmu piedalījusies arī Veiksmi, intuīcija, prāts televīzijā. Nu, tur vismaz ir tie 3 cilvēki. Bet, kā es teicu, nezināt ir pilnīgi ok. Protams. Bet nepateikt kaut ko pilnīgi stulbu. Es tā arī sēdēju tur un domāju, tikai nepasaki kaut ko pilnīgi muļķīgu. Un es zinu savu zināšanu robus. Bet tā ir tāda arī drosme un sevis pārvarēšana. Nu, tā uz skatuves parādīt kaut kādu savu nezināšanu, kas, manuprāt, ir pilnīgi normāli, jo tieši neviens cilvēks uz šīs pasaules nav, kas zinātu visu. Tieši tā, un arī prāta spēlēs mēs parasti cenšamies stāstīt to, ka visu zināt nav iespējams un arī nevajag. Ja? Un ir šī komanda, kurā jūs risināt, un es vienmēr aicinu arī spēlētājs, lai viņi savā starpā runā. Ja? Jo varbūt pat muļķība, kas tev ienāks galvā, varbūt atslēgas vārds, lai tu kaut kur tālāk arī aizietu. Mēs prātspēles ar lampu kopā esam darījuši arī visādus demokrātijas pasākumus. Vai tu atceries, kā mēs to sākām vispār? Jā, es tagad nepateikšu gadus, varbūt tās, bet bija tika iniciēta no Eiropas kustības Latvijā un Latvijas Pilsoniskās alianses demokrātijas nedēļa, tā maija nedēļa, ko mēs svinam. Un tad tiešām bija tā sajūta, kad vajag kaut kādā interesantā formātā runāt par demokrātiju. Un man liekas, prāta spēles ir ļoti demokrātisks formāts, un tāpēc arī mēs paaicinājām, un es atceros, tur vēl bija Arvīds Draunieks, kā komentēja, vai ne tur. Un man liekas, tas ir tas brīnišķīgais savest kopā kaut kādas lietas no savām gan pieredzēm, gan vēl kaut ko, un tad izveidojās pilnīgi jaunas, lieliskas miedarbības. Tā kā demokrātijas nedēļa būs arī šajā gadā, varbūt kaut ko izdomāsim. Jā, ar Arvīdu Draunieku mēs arī ļoti interesanti strādājām. Mums, principā, tās sarunas pirms, kad mēs veidojām to spēli, mēs domājam, mēs tur tiksim dažās stundās, ja? Beigās, ar Arvīdu tu nevari parunāt 5 minūtes, ja? Ar viņu tu runā ilgi, bet tas ir interesanti, viņš ir ļoti zinošs, viņam ir ļoti konkrēta pozīcija, ja? Un plašas tā zināšanas, un teiksim, ja tu pats par kaut ko esi pārliecināts, tad viņš tev māk to dziļāk izstāstīt un parādīt, vai tu to pareizi esi sapratis, vai varbūt tomēr tev ir jāiedziļinās tajā lietā vēl dziļāk. Brīnišķīga pieredze, jā. Arvīds, sveiciens. Klausies, kā jau visās lietās, arī lampā droši vien ir kaut kādi fuck-upi bijuši. Zin, kā ir 3. lampas gadā vai 4. gadā man uzaicināja uzstāties uz Fakapnights ar stāstiem par fakapiem, kas ir laikam bijis man viens no lielākajiem dzīves izaicinājumiem kopumā, jo tas formāts ir ļoti prasošs, jo nevis vienkārši stāstīt par neizdošanām, bet arī veidot un mēģināt to izstāstīt diezgan smieklīgi. Tas ir parasti tas, ko cilvēki, ko publika, kas pat maksā un pērk biļetes, sagaida. Un tad tiešām tajā laikā es arī ļoti centos pārdomāt, un man liekas, tādi fakapi, ja mēs runājam par to, ka kāds tur nepaņēma, teiksim,
pirmajā lampas gadā bija viena politiskā partija, kas telti paņēma, bet jumtu aizmirst. Un es viņiem saku, bet tas tā dziļi simboliski, vienkārši jums nav jumta, vai ne? Vai kāds, nezinu, paņēma mikrofonu, bet aizmirst, kur tur subwoofer, kur iespraust vai vēl kaut ko. Un es domāju, tie dzīves sīkumi, kas ir absolūti risināmi, tajā toreiz es stāstīju, ka, ja nu mums kaut kas nesanāk, tad tie ir suvenīri, jo mēs visu laiku taisam suvenīrus, taisam merču. Un tad tur, nezinu, vienu gadu sanāk kaut kādi diezgan muļķīgi saukļi uz tēkrakliem, jo mēs esam ļoti daudz kodola grupā, un tā, ka visi sāk diskutēt par saukļiem, krāsām, logo, dizainiem, tam līdzīgi, tad tu nonāc līdz kaut kādam varbūt kompromisam savā ziņā, kuram vairs trūkst tā asuma, vai tad vienu gadu mēs taisījām īslaicīgos tetovējumus, man vēl pilns skapis, ja kas palūdz atnesīšu rītā spēles kā reiz. Atnes manu spēli, lūdzu. Jā. Un tajā brīdī, kad mēs viņus taisījām, tad tas bija hip and cool, un tad viņi pēc tam nākamajā gadā nevienus vairs neinteresē. Tad mēs domājam, nē, taisīsim kaut ko apēdamu, kaut ko maziņu, tad mēs uztaisījām ar Jelgavas karameļu darbnīcu tādas mazas karamelītes, iekšā ir rakstīts lampa, tās vienkārši mēs nemācējām uzglabāt, viņi sakusa un sanāca vienkārši karameļu kluči un tam līdzīgi, bet tas arī vienkārši joks un pasmieties. Nu, no nesenākajiem, tādiem pat ne fakapiem, bet tas bija tā, lampas teritoriju saplānot nav viegli, jo parka teritorija ir ļoti slīpuma, un visu cieņu producentu komandai, kuri atrod tās vietas, kuri izvietot šīs teltis, un ir 2 nedēļas līdz lampai, un mums viss ir saplānots, parks, kartes sazīmētas un tā tālāk, un pēkšņi, man liekas, pat no kaut kādā publiskajā ziņā mēs ieraugam, kad Māja parkā, kur arī notiek lampa, Cēsīs ir atklāts Sīmaņa piemineklis, un mums tā, kur ir tas piemineklis? Un mēs, protams, ieraugam, ka tas piemineklis ir tieši tur, kur mums ir viena telts, un mums tas parks ir tik blīvi saplānots, ka īsti nav, bet, paldies Dievam, bija iespēja atrast citā vietā, kur novietot to telti. Bet, tā, man liekas, tiešām tā mūsu komanda ir tāda, liekam jaunu bildi iekšā, kaut kas atnāk risinām. Tādi milzīgi fakapi, es teiktu, ka nav, es negribu arī viņus piesaukt šeit. Ja prāta spēlēs parasti, vajag pateikt pareizo atbildi, tad šeit uzdevums būs sekojošs, vajadzēs pateikt nepareizu atbildi. Redzēsiet uz ekrāna 30 bildes. 30 sekundžu laikā jums būs jāsaka, kas tas nav. Es spiežu nākamo bildi, jūs sakat, kas tas nav, kas tas nav, kas tas nav, kas tas nav. Un tā mēs tiksim iespējams līdz pašam 30. Līdz 30 neviens nav ticis. Līdz 11. ir rekords, man liekas. Tā, un kas tas nav? Puķe, sniegpārsliņa, klavieres, mīlīgi dzīvi cilvēki, vējš, šokolāde, kaķītis, mans suns, Pēdējā sekundes iet. veselīgs dzīvesveids, Un prieks. Te ir viennozīmīgi uz šī. Tas nav prieks. Viņiem ir prieks. Tas nav prieks. Nu, labi. Ok, skaidrs. Labi, mēs tikām līdz 9. Arī labi. Kas ir top, man liekas, 2. vietā pagaidām. Viena no tādām centrālajām lietām lampā tā ir politiķu cepināšana, politiķu cepiens. Vai ir kāds, kas pateicis, nē, mani katrā gadījumā necepiniet? Politiķa cepiens ir no vienas puses ļoti, ļoti foršs formāts, kas ir rezultāts, bet arī sarežģīts. Jo tā kā tu teici, kad politiķi baidās varbūt parādīt savus erudīciju vai neerudīciju, tāpat arī cepiens prasa no politiķa to, lai viņam būtu arī laba humora izjūta un lai viņš arī spētu tā godam sev parādīt. Un ja mēs komiķi, varbūt es zinu, kad Edgars ciemojās pie tevis, viņš varbūt savādāk teiktu, bet mēs tiešām arī uzskatām, ka tā nav politiķa pazemošana viennozīmīgi. Tā ir tāda, tā kā pavilkšanu uz zobu šajā formātā, līdz ar to mēs negribam arī aicināt kādu politiķu, kurš tā kā nespētu iznest šo formātu. Bet ir arī daudz, kas to spētu, bet kuri tomēr nerod sevī to spēku un saka, nē, šeit es tomēr nejūtos, kad es to varētu, tā kā jā, mēs saņemam nē, pietiekam daudzus nē, un tas ir arī ļoti sarežģīti, kā mēs kompozīciju veidojam tiem, kuri tiks cepināti, jo jābūt dažādu politisko spēku pārstāvībai, absolūti noteikti, jābūt dzimumu dažādu
dažādībai, kas ir sarežģīti, jo Saeimā ir pārāk maz sieviešu, līdz ar to tā izvēle ir ierobežotāka. Un tā kā tās kombinācijas, un tad kāds pasaka jā, un tad mēs skatāmies, kas ir pretī, un tad kāds pasaka nē, un tad atkal meklējam ietveros. Tā kā tas ir sarežģīts, bet beigās ļoti visu gaidīts, un pēc tam visu kritizēts pasākums. Un tas jau, man liekas, ir tipiski, ka tā kā mēs gan ļoti, ļoti gaidām, gan arī pēc tam droši vien kādam kaut kas nav paticis. Bet kopumā man ir pozitīvas emocijas. Un arī sākumā runājam par pirmo gadu. Pirmais politiķa cepiens bija tā kā vistrakākais, jo no emociju ziņām, jo mēs nezinājām, kas tas būs, mēs neiejaucamies komiķu darbā, mēs viņus necenzējam, un tur varēja sanākt jebkas. Un tu nezini, kas tur varēja sanākt, bet sanāca viss brīnišķīgi, un tāpēc, ka tas pirmais gads izdevās tik veiksmīgi, tāpēc arī tas turpinājums ir bijis. Jā. Man visspilgtāk atmiņā ir Burova kungs ar savu pulksteni. jā. Man liekas, tas tiešām ir jābūt ļoti spēcīgam emocionāli un mentāli, lai tu spētu pats par sevi pasmieties un parādīt arī to, ka es to spēju uztvert. Precīzi. Tieši tā, un mana pieredze rāda, ka varbūt mans tāds priekšstats par kādu politiķu ir bijis, šitas jau gan baigi labi atdos pretī, un tad tur nekā nav čukšs. Un tad ir tādi, kas tev liekas, nezinu, kas tur būs, un vienkārši brīnišķīgi tā atbildes runa, jo katram politiķim ir iespēja atbildēt uz to. Un vēl to gan var retais, ja viņi spēj noreaģēt arī uz kaut ko, kas ir pateikts un izskanējis tajā cepienā. Protams, viņi gatavojas, viņi domā, par ko viņus varētu cepināt, un tad viņi varbūt izdomā kaut ko, bet ir bijuši tie gadījumi, kas forši tā kā tiem pašiem komiķiem iegriež atpakaļ, un tas, man liekas, tas ir tas augstākais līmenis, ko var sagaidīt. Kaut kas jauns varbūt šogad Lampā būs, kaut kas nebijis? Lampas programmā šis ir jautājums, ko žurnālisti vienmēr uzdod, tā kā tu esi ceļā tu esi principā jau tur, bet Lampas programmā mums notiek konkursa veidā, tātad visi iesniedz pieteikumus, un tad mēs arī vērtējam, un ne visi arī tiks, un tā tālāk, tā kā šobrīd es vēl nezinu programmu, šobrīd es lasu, to vien daru, kā lasu pieteikumus, jo ir saņemts rekordliels pieteikumu skaits. Super. Un līdz ar to tā pati Lampas tie pieteikumi arī veido to kaut kas jauns pēc būtības, un tad jau skatīsimies, kas no tā izies. Izskatās, ka varbūt, bet to es nevaru vēl teikt, ka varbūt, piemēram, sarunas varēs uzsākt jau vilcienā no Rīgas uz Cēsīm, vai kaut kas tāds varētu būt, ka parādīsies. Sports izskatās, kad aktīvāk ienāks Lampā iekšā gan sarunas, gan arī pats sports. Skatīsimies, kas tur beigās sanāks. Tā kā šobrīd nevaru vēl atklāt. Gatavojoties šim raidījumam, es apskatījos arī, ko tu citur runā, un jautājums bija par... Man piezvanīja no policijas. Jā, tas bija tas fakapnaits, laikam, iespējams, kur es to stāstīju. Nē, tas bija citur, jā. Tas bija par to, ka tev zvanīja no policijas par to... Lampas pirmais gads. Kā ar alkoholu tiksiet galā, vai mūsējies pēc dzert tikpat gudri kā grieķi. Precīzi, jā, tas bija pats pirmais Lampas gads, un mums kaut kā tās sajūtās bija, ka tam ir jābūt tiešām festivālam, un mēs bijām ļoti daudz liels pasākums, rīkojuši konferences, bet mums, kas dod to festivāla atmosfēru? Pirmkārt, tās ir pārvietojumās toaletes noteikti, un tad likās arī, ka tas aliņš, tādu piedod, tādu nevis jau, ka tur dzert, bet vienkārši to atmosfēru, un tad mums tas viss jāsaskaņo ar Cēsu pašvaldību, un man zvanīja vienā rītā un teica, Prāmas kundze, šeit no policijas par alkoholu, un es tā paigi neesmu draugos, un tad es domāju, kas tad un tieši tā policists teica, jā, kā tas būs, kad jūs te visi dzers, ka mazi bērni ies caur parku, un visi piedzērušies apkārt vaļāsies, tāds bija viņa iespējas par to, kas varētu notikt Lampā. Es mēģināju teikt, intelektuāli cilvēki, gan jau, kas sarunāsies un tā. Un viņš teica, kur alkohols sākas, tur demokrātija beidzas. Un es teicu, kā tad Grieķijā, kur taču tomēr vīns un demokrātijas šūpuls, un viņš teica, ziniet, tie grieķi māk dzert. Tas man tiešām spilgtā atmiņā. Un jāsaka, Aliņš ir bijis Lampās kopš 1. gada, un parasti es neesmu alus dzērāja, tā kā šis jocīgi teikt, bet ir kaut kādi labi Aliņi, tur cilvēki saka, jums ir šis un jums ir šis. Bet vienlaicīgi jāsaka, ka alus patēriņš samazinās, alkohola patēriņš ne tikai Lampā, bet es domāju, ka arī kopumā Latvijā, jo jaunā paudze mazāk lieto, viņiem ir hipsterīgi visas kombučas un kokčiki, un viņi var tusēt un justies labi arī bez tā alkohola, kas ir interesanti tendence vienkārši, kas notiek un forši. Egita, saki, Lampa ir demokrātiska.
runāts par dažādām tēmām, bet vai ir kaut kāda tēma, ko tu redzi, kurai vajadzētu būt, bet kura vēl nav aizskarta? Respektīvi, tu redzi, ka sabiedrībā šī tēma tā kā ir aktuāla, bet tomēr sabiedrība baidās par to runāt. Nu, šajā gadā mēs tiešām aicinājām arī pieteikt konkursā tos pasākumus, par ko nedrīkst nerunāt, kas, es domāju, ietilpst šajā kategorijā. Un jāsaka, ka katram tās tēmas ir ļoti, ļoti dažādas, ko katrs uzsver, par ko nedrīkst nerunāt. Un, man liekas, ka kaut kas neatrisināts ir palicis tieši šajā latviešu, krievu telpā, kad mēs par to baidamies runāt, jo vai nu tu esi tā kā, vienā kategorijā tu esi pilnīgākais rusofobs vai rusomīlis, un tu pat baidies par to runāt, bet man liekas, ka, teiksim, tā pilnībā par to nerunājot un tikai turpinot to slaucīt zem paklāja, mēs jau neatrisinām to pašu būtību, ka šeit ir milzīga spriedzes sabiedrībā, un ir vairāk ir pieteikts konkursā arī izrādes par šo tēmu un arī sarunas, kas man tiešām priecē, jo mums ir par to jārunā, un tas, ka mēs par to nerunājam, tas neatrisina to, ka tas jautājums šeit ir. Tā kā es tiešām, man liekas, ka tādā sabiedrības saliedētības kontekstā mums par to būtu jārunā, sevišķi šobrīd kara kontekstā, un tiešām mēs redzam, ka arī aptaujās, kad ja cilvēki atbild, ka viņi nevar brīvi izteikties, tad mums ir jāsaprot, ka tad mēs pat nezinām, ko viņi domā socioloģiskās aptaujās, un tas ir biedējoši. Bet ir tāda tā kā sabiedrības polarizācija šajā sakrā? Es domāju, sabiedrības polarizācija ļoti daudzos jautājumos, un to ir paldies sociālajiem tīkliem, jo tieši šī šķelšanās ir tā, kas no kā barojās algoritmu sociālo tīklu. Tātad pēc būtības, ja mēs gribam panākt kaut kādu lielāku redzamību, mēs minam tās tēmas, šķeļam un nostatam vienu pret otru. Un tas diemžēl, šajos sociālajos tīklos strādā, bet kā sabiedrībai mums tas ir ļoti, ļoti bīstami, un man nav atbildes, kā to, protams, risināt, jo es saprotu arī, kāpēc to politiķi dara, diemžēl, jo tas ir veids, kā viņi var uzrunāt savu vēlētāju, un iespējams neaktīvais vēlētājs tāpēc arī uzcepjās un arī aiziet, un vienlaicīgi ir jārunā par problēmām. Es nevienā brīdī nesaku, ka nebūtu jārunā par tām tēmām, bet kaut kā nepretnostatot, man liekas, ir ļoti svarīgi, un tā polarizācija ir biedējoša. Un tagad jau dosimies uz īstajām prāta spēlēm. Šeit būs nedaudz arī savādāk. Prāta spēlēs parasti ir jāsniedz rakstiski atbildi, bet šeit būs mutiski. Būs jautājums un mutiski jūs man pateiksiet, kas tas tāds ir. Tagad kas ir? Kas ir? Okay. Pareizo atbildi tad būs nepieciešama. Tā, un. Bet kad šis kups būs jāspiež? Tad, kad aizies laiks, tad būs jāspiež. Respektīvi parādīsies uz jautājumu uz ekrāna. Un līdz, ko jūs zināt pareizo atbildi, tā spiežat un sakat man, kas tā ir. Pabeidziet šīs leģendārās rindas, lai arī kas tu esi, tu nāc no konkrētas vietas, apstākļi, iespējas, tas viss pie tavas lietas, pilsēta, rajons, ielas, tavas mājas sienas. Un kas tas vispār ir? 2000 kaut kāds gads, man liekas, pirmais ar 2000. Pārdaugavas un vispār Latvijas repā. Tas ir reps, tas ir Ozola. Jā. Bet es nezinu šo dziesmu. Nepasaka neko. Tas ir rajons. Rajons, es zinu, tas ir Ziepniekalns, man liekas, pat. Pārdaugava noteikti, bet man liekas, ka Ziepčiks nav, un tas ir cita dziesma. Jā. Aiziet laiks un kaut kas jāspiež. Nepasaku neko liekāt apsies. Kaut kas jāspiež. Man nav ne jausmas, bet es teikšu, iespējas tas pie savas lietas, pilsēta, rajons, ielas, tavas mājas sienas, nepasaka neko lieku, atapsies uzreiz pie sienas. Būs man pareiz atbild. Tas bija mans reps. Ļoti labs arī, jebkurā gadījumā. Ja es būtu rakstījis šito, tad es tā būtu pabeidz to pantiņu. Nē, tas ir viss tas, kas prezentē tevi jau no pirmās dienas. Okay. Ejam tālāk. Kādam nolūkam paredzētas šādas roku pozīcijas? Tagad aiziet laiks, te tik ilgi domāt vairs nevarēs. Kas tas tāds ir? Var izpildīt? Tas es zinu. Mana dēla mīļākais ēdiens steiks. Un līdz ar to steika gatavības pakāpes. Jo stingrāk uz mazo pirkstiņu saliekt, viņš tāds stingrs, Jā, well done. esmu mēģinājis, nekad neesmu sapratusi, kā tas strādā, bet es tēloju, kad man sanāk. Tas uzreiz piedod tādu ekspertīzi. Jā. Tā, bet ir, tik tiešām ir. Tālāk, pabeidziet afrikāņu sakām vārdu. Nekas nav smagāks par tukšu ko? Vēderu, galvu, pagātni vai solījumu? Te es teiktu, man droši vien liekas, ka
solījums vai pagātne, bet tāda dziļāka nozīme būtu, ka tukšs pagātne. Tas tā kā, lai mēs dzīvojam dzīvi un piepildam savu pagātni ar notikumiem. Variants, filozofiski mēs izcinājām kaut ko. Es domāju, ka priekš citiem cilvēkiem būtu grūti, ja kādam ir tukša galva citam, tad viņš jāvāk līdzi un ir tā kā sloks. Visādi varētu būt. Bet šeit ir pareizi atbilde. Vēders. Tomēr vēders, tik tiešām jādomā par tām pamatlietām. Pamatlietas. Tieši tā, es pārāk dziļi aizgāju. Tā ir arī mūsu prātspējas stratēģijas kļūda parasti. Skatāmies tālāk, kā sauc reliģiju, kur par pamatu ņem filmu sēriju Star Wars. Es gribētu ticēt, ka šis ir Man nepiedos, jo viņi skatās Star Wars ik pa laikam, un es pilnīgi to neskatos. Es zinu, ka tur ir Vaders, bet vai tā reliģija tur droši vien tas ir paši tie augstāk stāvošie meistari tajā visā universā, kas visu māk, no kā visi mācās. Nu, Džedaji. Tad... Bet džedajisms. Tikām. 6. sekundē mēs tikām pie pareizās atbildes. Video spēļu varonis Super Mario ir gatavs iet caur uguni un ūdeni, lai izglābtu savu izredzēto princesi. Kā viņu sauc? Šeit. Man šķiet, bet varbūt tā nav pareiza atbilde, bet Princess Peach varētu būt, ka bija atbilde. Persiks, jā. Ja ar Star Wars ir šitā, tad par Mario tā ir. Es apmēram beidzu savu video spēļu karjeru pie šīs spēles. Kurš no šiem augiem ir īpaši iecienīts kaķu vidū? Tātad skaidrs, ka jāmeklē balderjāns, bet man nav nejausmas, kā izstās balderjāns. Līdzīgi visi Pelašķis, tas... Es tiešām nezinu, kā izstās balderjāns, un parasti augi jautājumi ir manējie. Es nezinu, es teikšu, ka D. Jo manā dārzā tāda nav. Nav pat... Nē, būs. Parāda atpakaļ. Man lai es iemācos nākamajām prāta spēlēm. Labi. Varbūt pavasarī būs, kad būs tā sezona par zaļiem pirkstiņiem. Tur to vidi, jā. Šobrīd Eiropas Savienībā ir 3 valstis, kurās jābrauc pa ceļa kreiso pusi. 2 no tām ir Īrija un Malta. Kur vēl ir jābrauc pa nepareizo pusi? Priekš mums? Es biju nesen, un man gribēja, lai es braucu ar mašīnu īrēto, un es atteicos, un tā ir Kipra. Tā es personīgi nekad neesmu braucis pa nepareizo pusi. Es esmu netīšām iebraucis zem ķieģeļa, tad es braucu nepareizo pusi, bet Kipra tieši tā. Es atsakos šo darīt. Tālāk šīs latviešu dziesmas varonim nav zelta Rolex pulkstenis, dzeltens aeroplāns un kāda automašīna. Mercedes, kurā te es nedziedāšu. Tā ir atbilde D un Mercedes. Pāvels dzied, es tiešām nedziedu, lai piedod klausītāji par dažiem iedziedātajiem vārdiem. Skatāmies tālāk, Valentīna diena tikko mums beidzās, bet Vācijā tā tiek atzīmēta diezgan tradicionāli, tomēr lielā daļā dāvana tiek iekļauts kāds dzīvnieciņš, jo tas tiek uzskatīts par iekāres un veiksmes simbolu. Šis ir tik sarežģīti, jo mana komanda prāta spēļu ir lācēni. Man būtu, mēs vienmēr, ja nezinām atbildam lācīti, bet vienīgais vārds, ko es zinu vācu valodā, vienīgais vārds ir cūciņa, švaine. Un līdz ar to es teikšu tomēr lācēni piedodiet, es teikšu, ka tā ir cūciņa. Un tik tiešām tā ir pareiza atbilde. Veiksme latviešiem tā varētu simbolizēties, varbūt cūciņa nobarojusies, tas ir visi kārtībā. Man liekas, ka krājkasīte arī taču tradicionāli. Tas ir. Jā? Varbūt, ja gribās kādu cepetīti. Kādu cepetīti? Un noslēgsim uz tādas pavasarības nots. Kas pavasarī pirmais ierauga tauriņu tam, kas notiek? Šis ir kādā krāsā ierauga tauriņu. Tāda vasara būs. Latvijā būtu svarīgi, lai tiešām gaidāms būtu ģimenes pieaugums katru reizi, kad tu ieraugi tauriņu, tas demogrāfijas situāciju būtiski uzlabotu, bet, ja ieraudzīs pirmo krāsēnu tauriņu, tad vasarā klāsies ļoti raibi. D atbilde. Viennozīmīgi. Es ceru, ka viss būs arī gaidāms kādas, laba raža, kad viss ieraugat kā tauriņu, nozīmē, ka pavasaris ir sācies. Jā, tur tā no sākuma tas pieaugums un tad tās kāzas vai kā nevar saprast. Neapzināti. Pastīsimies, cik tad kopā ir iegūti punktu uzvara. Viennozīmīgi ir jūsu. Es nepiedalījos, es biju tikai sūtnis. Pirmā vietā. Tā, 579 punkti. Aplausi viennozīmīgi.
Dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties. Sekojiet mums līdzi Facebookā, Instagramā, TikTokā un visur, kur jūs vien mūs redzat. Nākat uz spēlēm klātienē un skatieties arī Prāta spēļu podcastu. Paldies, Egitei, ka pievienojāties mūsu podcastu. Un paldies! Un arī, man liekas, ieskatoties acīs, arī tu savādāk runā. Un tas lampa ir par tikšanos klātienē. Bet mēs arī Fondā Dots esam uzsākuši tādu jaunu kustību, dialogu kustību. Un dialoga mērķis, kas nav tikai 2 cilvēku, arī daudz cilvēku saruna, ir dialogs. Mērķis ir vienkārši būt sarunā un labāk saprast. Un man liekas, tad, ja tu ienāc sarunā ar mērķi, nevis es tevi pārliecināšu, ka tu domā nepareizi, bet es gribu saprast, ko domā tu, un es mēģināšu vēl saprast, kāpēc tu tā domā, kas ir radījis to tavu viedokli, kas tev šobrīd ir nopozicionējies. Un ja tu nāc sarunā jau ar tādu uzstādījumu, vienkārši ir labāk saprast tēmu, par ko mēs runājam, citus cilvēkus un caur to arī labāk saprast sevi, tad tā saruna jau pati par sevi vairs nav agresīva. Jo man nav jāpārliecina tevi, man nav jāizstāvās, bet mēs vienkārši tiešām saprotamies. Un mēs redzam, ka ir cilvēkiem ļoti uzrunā šī vēlme būt dialogā un būt šāda veida sarunās. Tiešām cilvēki to grib. 1. aprīlī, ja šis podcasts iznāks, tad mēs taisīsim arī tādu lielāku dialogu pasākumu, kur aicināsim ikvienu piedalīties un pieredzēt arī šo. Un tēma, par ko mēs tajā 1. aprīlī runāsim, būs par ko nedrīkst nerunāt. Un arī pēc tam komiķi paskatīsies uz šo, par ko tad īsti nedrīkst nerunāt. Demokrātijas muzejs, atceries tāds pop-up pasākums, kurā cilvēki nāca ar savām lietām un to stāstu apakšā. Varbūt 2 vārdos, kā tas radās? Jā. Tu tur arī spilkus roku, jā? Nē, ne tik daudz. Tas ir mūsu draugi Kuldīgas demokrātijas festivāls, brīnišķīgs festivāls. Ja netiekat uz lampu, brauciet pie viņiem tāds mazs un mīlīgs viņš ir, bet arī tādas dziļas tēmas viņi ļoti sver. Un tas, jā, demokrātijas lietu šo pierādījumu muzejs vai kā tas saucās. Un tur bija, jā, ka tu vienkārši pie sevis atrodi kaut kādu lietu, kas tev simbolizē demokrātiju. Un es atceros, ka es Kuldīgā pati piedalījos pirmo reizi, un man šķiet, ja es pareizi atceros, man bija Coca-Cola. Un savā ziņā tāda brīvība, ko mums pēc padomu laikiem kaut kāds simbols tas bija tajā brīdī, kas man bija pie manis. Un citiem cilvēkiem tas bija varbūt tās, atslēgas, kas atver viņu iespējas uz pasauli. Pasi daži tur bija jānofotografē, tur nevajadzēja lietas atstāt, lai nemulsinātu. Pasi nevienam neatstāja. Bet pasi, ja mēs tā runājam par Eiropas Savienību, par mūsu iespējām ceļot un tā tālāk, katram tas nozīmē kaut ko citu, protams. Jā, kāpēc to atceros, jo mēs ar viņiem arī sadarbojāmies, tā, ka mēs veidojam šīs kopējās demokrātijas spēles, tas bija ļoti interesants pasākums, un nepateikšu, kurš 2023. ja nešaubos bija, mēs ar Eiropas māju taisījām spēli un tādu pasākumu par Eiropas Savienību. Mēs ar manu kolēģi Hariju mēs braucām pa Latvijas skolām, un no sākuma bija pop-up izstāde, kurā jaunieši tieši priekšmetus atnesa, ja, un tad viņi stāstīja. Un pēc tam bija spēle par Eiropas Savienību un dažādām lietām. Un tur arī bija ļoti interesanti, kā šie jaunieši redz šo te demokrātiju, ko priekš viņiem nozīmē Eiropas Savienība. Un viens no eksponātiem, kas man vispilgtāk palika atmiņā, viņš bija botu atnesis. Ja? Un tas stāsts bija tāds, ka šis ir tas, ar ko es varu ceļot, kas man dod iespēju ceļot pa vairākām vietām, un tas man likās arī tā ļoti interesanti. Un vispār man ļoti patīk ar jauniešiem parunāt, tāpēc, ka tas ir pavisam savādāks skatījums uz dzīvi. Man iekšā vēl ir tāda padomju audzināšana un kaut kas tāds backgrounds palicis. Ja? Šajos jauniešos nekā tāda nav. It sevišķi tie, kas dzimuši tagad pēc 2000. gada. Jā. Lampā arī, ja mēs skatāmies, vairāk kā 50% ir zem 30%. Tā kā mēs tur esam minoritāte, Edijs, noteikti var droši teikt. Un tas ir forši, kad jā, man tāda cerība tas dod, ja viņiem tiešām interesē lietas, un viņi ir gatavi paust viedokli, un tas, ka tieši tā kā tu saki, varbūt tās mums ir tāda bijība pret autoritātēm savā ziņā, kaut kāda zemapziņā iekšā, tad es redzu, ka tiem jauniešiem viņi pilnīgi droši var uzdot jautājumus prezidentam, nepiekrist prezidentam. Bija pagājušā gadā viena diskusija, kur Valdis Zatlers piedalījās, un tiešām viens tāds jauns cilvēks, viņš oponēja, un tā, un man liekas, tas dod arī tādu foršu sajūtu par Latviju, kas mums ir ļoti, ļoti svarīga.
un dati, mums ir ļoti daudz arī dati, 76% no lampas apmeklētājiem saka, ka viņiem pēc lampas pieauga optimisms par Latvijas sabiedrību, un tā kā, ja visi, kas grib tādu optimismu poti, un visiem, kam liekas, viss ir slikti, man liekas, ir vērts atbraukt arī tāda iemesla pēc, lai vienkārši gūtu to, ka būs labi viss. Tas arī tas, ko es novēroju lampā, par ko es ļoti priecājos, ka arvien vairāk jaunieši paši runā par sevi, un tas, man liekas, tas ir normāli, jo agrākos laikos tur kā jauniešiem vajadzētu, tad nē. Šeit runā paši jaunieši. Pagājušā gadā jaunākie dalībnieki bija 4 un 8 gadu meitenes, kuras par scrollošanu internetā runāja, un tad kuri tad ir tie, kas scrollo, un tad ar tiem mēs arī redzam un dzirdam no tiem pašiem bērniem, kas tas ir. Tāpat mini-lampā šajā gadā, ja tu prasi par jaunumu, tad mēs esam iecerējuši tādas vairāk būt, tur parasti varētu kaut ko darboties un aktivitātes, un kaut kādas raķetes taisīt un vēl ko tik ne. Tad šogad būs arī sarunas tiem bērniem, tādas mazas īsas, jo tā vecuma grupa ir kaut kur 4 līdz 8, un man liekas īstās pērles un īstās zināšanas un īstās atziņas nāks tieši no mini-lampas ārā šogad. Mēs ar jauniešiem esam kopā arī taisījuši spēles, bet tās vairāk bijušas tādas tā kā tematiskas. Tieši ar mani kopā bija moderatori. Es ļoti atvainojos, bet es neatceros, diemžēl, viņas vārdu, bet bija ļoti interesanti. Mēs stāstījām par spēli, bija par drošību internetā. Un es uzdevu jautājumus, un viņa tā kā no savas puses piekomentēja to klāt. Un ļoti interesanti arī es priekš sevis ieguvu, ja, ka pavisam citu skatījumu uz dažām lietām. Jā. Drošība internetā pēdējos gados ir bijusi arī tēma lampā, jo tas vienkārši neticam tie cipari, ka mēs redzam, kas tiek, piemēram, izkrāpti. Es vienmēr vienkārši ārprāts, vai ne? Un tā liekas, ne jau es, un pēc tam es esmu saskārusies ar daudziem cilvēkiem, kas saka, viņiem pat ir kauns stāstīt, tāpēc mēs pat nezinām arī, bet, īstenībā tās metodas kļūst ar vien advancētākas. Tieši tā, un es par to ļoti labi zinu, jo lampā mēs pārstāvējām Mastercard, kurā mēs 2 dienas bijām uztaisījuši spēles, tieši mini-spēlītes par krāpšanos un dažādiem veidiem. Un cilvēku atsauce bija ļoti liela. Viņi nāca, un tā, kad mēs spēli bijām izspēlējuši, tad šie cilvēki arī palika un pastāstīja par savām pieredzēm, kas un kā. Jo, redzi, tas, ko mēs darām, mēs nevienmēr tikai pārbaudam tās zināšanas, jo caur jautājumu uzdota tēma, viņa dziļāk paliek atmiņā. Tā ir tā kā sēkla, kas liek tev tālāk domāt. Un varbūt arī tāpēc mēs esam tik bieži bijuši lampā ar dažādiem projektiem, ka tieši caur jautājumu šiem cilvēkiem liekot par kaut ko aizdomāties. Precīzi. Es nezinu, Edī, vai tu zini, bet es domāju, ka diezgan daudz prāta spēļu komandas seko līdzi, ko tu dari ārpus tām klasiskajām prāta spēlēm. Jo, ja tev ir kaut kāda tēma, ko tu esi gatavojis jauniešiem par Eiropas Savienību vai kaut ko citu, ir liela varbūtība, ka gan jau, ka tu kaut ko pajautās arī tajās spēlēs. Tāpēc stāsti visu, visi tagad klausās un visi tagad sāks tieši šīs tēmas pārskatīt daudz vairāk. Jā, ir tā, ka mēs ar Hariju šobrīd gatavojam vienu spēli par vidi un vidas dažādo ietekmi, un tā būs arī paredzēta skolēniem. To mēs šo projektu sāksim, pirmā spēles, ja nešaubos, būs maijā, aprīlī. Aprīlis, maijs un septembris, oktobris. Kopā mums pa visu Latviju būs 30 spēles. Esam jau sazinājušies ar mūsu draugu Oskaru no Latgales, tu zini arī viņu ļoti labi. Jā. Oskars vienkārši super cilvēks, viņš arī ļoti atsaucīgs ir, un es viņam stāstu par to projektu, viņš saka, Edī, super, es tev varu tā un tā palīdzēt, man viņš ļoti patīk. Superīgs cilvēks. Mēs tik varam visiem sūtīt sveikā. Čau, Oskar. Brīnišķīgi, tā kā visi prātspēju spēlētāji gatavojamies un mācamies par vidas tēmām. Jā, būs jautājumi viennozīmīgi. Ko, Egit, gribu tev pateikt lielu paldies, ka atnāc šodien ar mani aprunāties. Tu esi super cilvēks, man vienmēr tev ir interesanti aprunāties, un šī saruna vēlreiz to apliecina. Tā kā priekšā vēl daudz lampas. Un daudz prātspēļu vēl vairāk, jau rītā būšu klāt. Tā kā es domāju, tiksimies gan prātspēlēs, gan arī lampā. Paldies tev liels! Paldies tev!